salūdz par godu bobslejistiem. Dienu iepriekš tas pats viss notika, un vēl platākiem smaidiem uz godu pjedestāla augstākā un trešā pakāpienā stāvēja divi brāļi – Mārtiņš un Tomas Dukuri. Labvakar, puikas! Labvakar! Dienu ātrāk atgriežušies mājās, un tiešām liels paldies, ka esat kopā ar mums šeit sporta studijā. Pirms mēs sākam, atgādinājums jums, skatītāji, gana daudz jau raidījumā ir iesūtīti jautājumi abiem brāļiem. Sūtiet, lietojot hashtagu uz sporta studija Twitterī, un labākos mēs apkoposim un uzdosim pēc reklāmas puišiem, un jūsu īpašumā varbūt tiks gan vīru, gan arī sieviešu skriešanas tērps no mūsu atbalstītājas Portland. Par sezonu kopumā, es domāju, tā būtu dīvaini, ja mēs sāktu vispār meklēt tajā kažokā kādas sūtis vai bluses, bet, protams, to var darīt, un varbūt mēs pat pacentīsimies, bet ja mēs tā sākumā iedomājamies, Martinam no 8 pasaules kausa posmiem 6 uzvaras, 2 otrās vietas, Tomasam 3 otrās, 1 vēl bronziņa. Tagad pasaules čempionātā beidzot ir tā medaļa ir izcīnīta. Jums to ražu ir tagad, kur likt mājās, zinot arī tos citus gadus? Vai kaut kāda piebūve tiek veidot lēnā? Nē, plaukti vēl nelūst, bet lēnām krājās, jā. Ko jūs pēc šīs sezonas varat sev atļauties? Jūs es nezinu, kaut kā sevi apbalvot. Ir ideja, kādu balviņu sev pasniegt? Man nav īsti ideju, bet gan jau laika gaitā radīsies. Mihails mums ir iedevis atpūt līdz 1. jūnijam, tā kā ir diezgan daudz laika, kā atpūsties un sev palutināt. Kas tas parasti ir? Tas ir ceļojums, jauna mašīna vai es nezinu? Vairāk jau ceļojums, kaut kur pavadīt ārpus sporta un kaut kā izklaidēties. Varbūt, kas varbūt liktos interesanti, kāda sportiska aktivitāte, jo tāpatās, it kā sports ir beidzies, bet prasās visu laiku kaut ko padarīt. Tiešām hokejs gribētu uzspēlēt. Tomēr uz ledus, nevis saulīti, silti, pludmali. Jā. Okay. Izšķirošie notikumi Vinterbergā, kurus mēs šobrīd redzam, Mārtiņ, tu jau šeit esi pie karoga, ticis, viss ir labi beidzies, bet jautājums, Tomas brauc pirms tevis, tu vispār savam braucienam spēj tajā brīdī koncentrēties? Bija tā, ka tas brīdis tā kā tika izlaists, jo es atceros, es kāpu jau no ģērbtos pa trepēm augšā, un Tomasam tika dots starts. Un man galvenais bija tā doma, pie sevis es tā pieķēru pie domas, galvenais, lai viņš neizrauj no gropas atkal. Un, kad es izdzirdēju, ka viņam nosauc, ka starts ir 4.99, es sapratu, viss ir kārtībā, tad es jau paklausījos, ka pa trasi viņš tur 7.5, 7.6 ir vadībā, tur simdaļas, un tad jau es sapratu, viss ir kārtībā. Viņš nofinišēja. Domāt, ja? Jā, tad jau aizgāja Treķakovs uz startu, un tad jau es biju atkal apakaļ. Tomas, tev gandarījums par šo medaļu vai vispār visu sezonu ir, zinot to, kas ir bijis pērnajā, arī Soču trasē un viss tas, ka tev malās cauri? Pa sezonu mazāk, bet pa šito sacensību noteikti, ka diezgan liels, jo tā visu laiku bija sakrits, ka tajos lielajos mačos ir kaut kas nogājis greizi, vai konkurenti pārāk labi, vai dabas apstākļi kaut kādi ietekmējuši. Bet šoreiz, jā, viss sanāca tā kā plānots, un arī jāatzīst, ka šitā bija tā sacensība, kurai mēs gatavojāmies īpaši. Jau sākām ar to gatavoties, ka rudenī aizbraucām uz turien, ka visu ekipējumu pakārtojām principā šitam tieši startam. Un visu tā sezona gāja tā kā tādā bišķi pašplūsmā, jo bija tas mērķis tomēr Vinterberga, un tieši tāpēc dubultā varbūt, ka... Ko tu izdarīji nepareizi, kāpēc nav sudrabs? Kāpēc nav sudrabs? Vislielākais droši vien faktors ir starts, jo Treķakovs startā vinnē pietiekami daudz un trasa ir diezgan viegla, tāpēc es īsti nespēju saķert viņu tā kā rokā. Principā tas arī vienīgais faktors, kas ietekmē. Tomas, vēl viens jautājums. Tev bija atbraukuši abi dēli, sieviņa, draugi vēl. Kur ir tā robeža, lai tas palīdzētu, nevis traucētu? Kāda bija viņiem noteikumi, kur viņi drīkstēt dzīvot, cik bieži ar tevi sarunāties? Kā tas ir, kad savējie ir riņķi? Man vismaz liekas, ka man tas nepalīdz, ne baigi traucē. Šoreiz bija tā, kad vairāk palīdzēja, jo viņi atbrauca pēdējā brīdī un atbalstīja tikai sacensībās, teiksim, tajā gatavošanās periodā vispār man lika mierā, netraucēja. Ko tas nozīmē? Jūs pat tā nebijāt? Mēs kā dzīvojām vienā viesnīcā, bet baigi reti tikāmies, varētu tā teikt. Pasaules čempionātā negāja viss tik rožaini, tā skaisti un gludi. Apskatīsimies kādu video, kas ļoti labi raksturo emocijas.
Kādam pa purņu iedod. Tā arī vajag. Mums ir labi trenēts mūsu kolēģis Andris Auziņš zina, kurā brīdī piekrist. Tā arī vajag, un es iešu tev līdzi. Ja vajag pasaules. Tomas, tu tik dusmīgi. Kā vispār viņu uzvesties tādā brīdī? Likt mierā vai iet līdzi arī kā Auziņam? Nē, jāiet līdzi. Nē, īstenībā tās ir emocijas, un kad tik daudz esi gatavojies un kaut kāds tāds negadījums tev visu sačakarē, tad ir ļoti, man ar pašam tā ir bijis, tāpēc zinu, ko tas nozīmē. Mēs runājam par to gropi, bet arī sezonas gaitā, it sevišķi no jūsu tēta puses un arī treneri, ir bieži vien dzirdēts tā, ka vācieši tur mums tā, arī Laplaņas trase, bet dukuru vēlmes, dukuru aizrādījums šķiet, ka neviens neņem pa pilnu. Nevarētu teikt tā, ka neņem pa pilnu. Vienkārši, katrs kaut ko aizrāda un nevar arī izpildīt. Protams, viens ir žūrija, un otrs ir trases personāls. Ja žūrija aizrāda trases personālu un netiek izlabots, viņi arī nevar paši ņemt un taisīt. Un tur arī ir tā lielākā atšķirība. Bet atsaucoties uz tām dusmām, pirmā diena es redzēju, ka Treķakovs diezgan draņķīgi uzskrēja, un es jūtu, ka man ir jātiek viņam klāt arī otrajā skrējienā. Vienīgais, ko es sev varu pārmest, es vairākas reizes skatījos, varbūt es pa daudz gribēju, varbūt pārāk agresīvs biju, bet, teiksim, ka es tur baigi atspiestos, kaut kur izrautu, gluži nav tā. Tas bija tāds dzīvais instinkts, ka tu spēji savākties, ja, kā saka, tā bija laba veiksme, ka tu ielic kamanā un viss notika tā. Nē, te var redzēt. Es redzēju, pamanīju, ka izgāja no gropes ārā. Es mēģināju, atgriežot uz otru pusi, ielikt atpakaļ. Man nesanāca. Tad es mēģināju kamanu nolikt tā, lai ir taisni un uzlikt. Un reku, kamana pagriezās, bet es ar kāju viņu griežu atpakaļ, lai ietu taisni. Tā pieredzes lieta, varētu teikt tā. Tu vari atklāt, ko šajā brīdī, kad tu zini, tā nultā virāža man sāksies tūlīt trase, viss uzdevums jāturpina. Kas notiek tev galvā? Tu zini, ka varbūt šeit viss ir beidzies. Jā, skaidrs. Pirmā virāža man bija tāda, cik tas maksās. Otrajā virāžā es redzēju vācu treneru siluetu, ka viņš smaida par šito pasākumu. Un, Krievu treneri, tā sev izskrēja man caur galvu. Tu sev vizuāli. No 3. uz 4. virāžu, es atceros, tur ir tāda taisnība, es sev kādas 2-3 reizes noteicu. Vienkārši saņemies, nekas vēl nav zaudēts. Viens jautājums par sliktajiem. Kur ir sliktāk, vācieši vai krievi? Tie, kas varbūt šobrīd ir tādi nopietnāki konkurenti, es uzskatu, ka krievi var būt. Tomas, tev? Ko tu vizualizētu, ja tev šitā gadītos? Nē, es nevainotu. Sportists noteikti tajā nevaino, kad tur kāds trases strādnieks ir nemākulīgāks, varbūt kā vajadzētu būt, bet es tā nevizualizēju par... Labi, par redzamajiem un neredzamajiem karaviem un par vienu ļoti emocionālu un lielākai, plašākai publikai neredzamo jūsu komandas karevi ir mūsu nākamais stāstiņš. Давай, Томас. 103,19. Labs ātrums. Jā. Tas, kas bija vajadzīgs. Tuvu pussekunde handikāpu uz 4. braucienu. Tas, kas bija vajadzīgs. Super. Tieši tā, malac. Tas bija baigi labs. Man trusim 9. bija, bet viss bija labi pārējais. Tu jau labi uzskrēji vispār tālu. Smuki skrēja. Malac. Davai, mauc vēl! Es tev rudeni teicu, ka būs medaļa. Atceries? In diesem vierten Lauf war 55. Labākais! Und ja, ich sage und schreibe 7 Sekunden vor Treķakovs.
Nu, laikam vispriecīgākais cilvēks finiša zonā Mihails Arhipovs, un tur tas jau nav noslēpums, ka viņš tiešām ir ļoti emocionāls, jā, un ļoti jūt līdzi. Citreiz pat treniņos mēs sakam, jā, nu treniņos tur kļūda bija vai izgainošs pūrs. Viņš, kāpēc tā? Nu, Mik, tā treniņš mierīgi. Klau, bet kā ir jums tā jūsu elites vienība, kā man patika teikt, Matijas Vīdermans, Mareks Mezencevs, Miha Arhipovs, tad ir Edvīns Lešenkovs, fizioterapeits, Dainis, protams, pats par sevi. Kas ir tie pienākumi, kā viņi ir sadalīti varbūt ārpus trases, jo trasē filmē visi, analizē daži, bet kas ir tās lietas, ko varbūt... Mazgā vēļu. Jā, kurš stūrē, kurš cep kartupeļus? Pēdējā laikā stūrē vai nu Bīdīs, Bīdīs ir vācu treneris, vai Miha, un Miha, protams, fiziskā sagatavotība, un Bīdīs vairāk videoanalīzi. Nu, tā kā, man Bīdīs arī vairāk kā, ja man vajag, tad kā psihologu lomu mēs tā izrunājamies tur par tehniku, par izvēli un par pārējām lietām. Nu, tēvs vairāk par tehniku. Kurš vakariņš taisa? Edvīns, tikai Edvīns. Edvīns ir pavārs. Izcils pavārs. To viņš ir ņēmis tikai savās rokās, mēs nemaisamies. Un kurš šos nepatīkamos darbiņus dara? Pēc tam tos trauks mazgā vēļu? Nē, īstenībā, teiksim, tādā ziņā Mareks neskādē nevienu darbu un ir gatavs jebkurā mesties iekšā, jebkurā izaicinājumā. Apskatāmies treniņš, un tur arī Mareks būs vienā no lomām, un jautājums ir pavisam vienkārši. Jūs savā starpā zinot, ko jūs šajā sporta veidā esat pieredzējuši, cik viegli vai grūti jums vispār ir uzticēties tam trenera teiktajam, kā sevi to pārvarēt, ieklausīties? Nu, īstenībā jau ir tā, ka tā informācija tik daudz, ka es pat necenšos baigi to noliegt vai pārspriest. Es to visu savācu sevī. Tam, kam es ģenerāli neticu, es jau to uzreiz jau palaižu garām. Es nesaku, es nemēģināšu, bet es jau iekšēji zinu, ja tu netici, nu tad to nav jēgas to darīt. Un tas arī... Bet tās līnijas tiek panākts arī diezgan tādā diskusiju ceļā. Nu, mēs skatāmies tās video analīzes. Viņš saka, ka nav pareizi, es saku, ka bija. Un tad kopumā mēs cenšamies analizējam rekordu piemērs, jā, un tad atrodam to zelta vidusceļu. Ja baigi palika, uz galva baigā diagonāli sanāca virsū. Šitien bišķiņi augšā, jā. Tu baigi stūrēji virsū, vai nē? Vispār neko nebija. Patur pretī, palaid vienkārši, un tad var tā bišķi, ja vajag, bišķi pieturēt laisni, lai aiziet, lai viņš... Jūsu treneris citi ir vēlējušies dabūt pie sevis? Ir. Matijas ir pat strādājis Austrālijā 1 gadu. Šobrīd viņam piedāvājums no Kanādas ir, kā Ivo kā asistentam iet. Marekam tētim? Dainim noteikti, ka nav bijis. Vismaz viņš nav teicis par Mareku, es nezinu. Un Ivo kādreiz bija mūsu treneris, viņš tagad ir Kanādas galvenais. Vēl ir gana daudz epizodus, kurus mēs nevaram visu parādīt, bet kur jūs stāstat citiem. Tā pašā Lieldē visu laiku stāstat, tad stāstat varbūt citu valstu, labi, ne top sportistiem, bet dodat kādu padomu. Kurā brīdī jūs spējat tā noslēgties un sev ņemt? Bet ir jau tā, ka to informāciju jau visi zina. Vienkārši jautājums, vai to var izpildīt vai nē, vai tev ir tā meistarība vai nav. Un otrs arī mēs esam sapratuši arī Lieldē, tu izstāsti, bet tev tas ir jājūt. Viņi citreiz, teiksim, prasa, kurā vietā tu tur stūrēji. Es saku, es tev nemāku pateikt, kurā vietā. Es vienkārši jūtu, ka tur bija tāda situācija, bija spiediens, sākās tas, un tieši tad es arī stūrēju. Man tad jautājums, ko Tomas dara nepareizi trasē, ka netiek tev klāt? Grūti pateikt, tā... Šito gribējāt? Nē, tas viņa... Ja jau es zinātu, tad jau mēs jau to sen jau būtu izmainījuši un mēģinātu izlabot, jo viennozīmīgi nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Jo citreiz ir tā, ka tajā pašā Eagles Austrijā līnija ir laba, bet 2 desmitaļas, teiksim, tajā splitā viņš zaudē. Un nevar saprast, kāpēc tā ir. Es ļoti labi atceros šī gada jūsu sezonu, kad sākās sporta studija. Mēs sākām ar Armandu sporta studiju par cilvēku, par kuru līdz šim mēs neko nezinājām. Skeletonā korejietis, pirmais posms, labrīt, meitenes. Man uzreiz nāk prātā Kanāda, uzradās viens, Soči, uzradās cits. Tad, kad izlozēja, ka piešķīra tiesības rīkot Korejai, spēles likās beidzot. Neitrāla trase, viss mierīgi aizbrauksim, sitīsimies neitrālos apstākļos. Labvakar. Izskatās, ka nebūs neitrāla apstākļi, jā.
Viņš tā pēkšņi neuzradās šogad. Viņš jau 5 gadus kaut kur strādā, citīgi trenējās. Bet ne pasaules kausā. Jā, viņi sēdēja Ziemeļamerikas trasēs pārsvarā un startēja tur zemāka līmeņa sacensībās, bet šobrīd viņi ir parādījušies jau pasaules kausā, 2 cilvēki. Diezgan labs ekipējums, kādreiz bija tāds braucējs Bromlijs, tas viņus pilnībā noekipē, tā kā viņam principā vājo vietu nav, viņš ir jauns, viņam starts, viņam būs mājas trase, labs ekipējums, tā kā. Mēs tad pieskārsimies vēl vienam sportistam, Matthew Antoines. Sočos izcīnīja medaļu. Šajā sezonā tāds blāva ēna, gandrīz neredzams. Vai var teikt, ka lielāks tāds noslēpums tajos Sočos bija viņam nekā varbūt Reķekovam? Kā jūs? Es neteiktu. Es domāju, vienkārši pārējie ir aizgājuši uz priekšu un viņš ir palicis turpat. Jo tas sports jau iet uz tām niansēm. Es uzskatu vispār, ka uzvarēs tas, kas katrā trasē atradīs atsevišķu īpašu perfektu ekipējumu. Un labi, īstermiņā šobrīd tur strādā tas, ka dažs labs ir kaut ko atradis vienu un braucis laika vienu to pašu, bet ilgtermiņā nākotnes nav tādiem. Tomas, tev dusmas ir uz viņu? Nē, es tādas personiskas dusmas neturu. Ja viņš tajā brīdī bija ātrāks, tad jāatzīst, ka viņš bija stiprāks. Vai tas bija un kādiem līdzekļiem, to es nezinu. Šī gada pasaules čempionāts ieskatāmies tabuliņā secīgi sarindotā no 1. līdz, manuprāt, līdz 9. vietai, bet kam īpaši gribēja pievērst uzmanību līdz 11. mēs šeit redzam, vecuma sportisti. Un tur ir tas, kas laikam tie jaunie sāk elpot pakausī, mīt uz papēžiem, jo tur ir 20, 22, 24 gadi, un pēc tam jau tur tālāk nāk tie lielākā vecumā. Jaunā paudze vai sakritība? Nē, es domāju, viennozīmīgi jaunā paudze. Tāpat arī mēs ienācām, bijām salīdzinoši jauni un bija vēl tā vecā gvarda, tur Gregors Štēlī, visi tie 40-gadīgie, 35-gadīgie. Un es atceros sev, man bija viens mērķis iekosties viņiem pēc iespējas ātrāk, un šeit es to pašu redzu. Viņi bezbailīgi, viņi gatavi testēt, riskēt, jebkurā brīdī iet uz maksimumu, un tas sports jau iet uz to, ka visu izšķir starts, un tad ņem pēc iespējas jaunākus un startā labākus, un tad viss paliek blīvāk. Jūs šajā gadā esat kaut ko atklājuši unikāli savās kamanās, tokojot tās niansītes un kaut kas tāds, kas jums tiešām paši varbūt pārsteidz? Pagaidām vēl neesam atklājuši, bet tāds diezgan jauns, inovatorisks risinājums būs marta beigās. Testēsim un cerams, ka tajā brīdī arī atklāsim. Un to jūs rādīsiet, ja jūs atklāsiet, vai tomēr taupīsiet, redzot, kā viss notiek un kāda ir tā stratēģija? Vai tas paliks noslēpums varbūt uz pāris gadiem un tiks vilkts ārā izšķirošajā brīdī? Tas būtu pareizāk, varbūt notestēt kādā sākumā kausā, tad kādā nozīmīgākā čempionātā un tad uz olimpiādi. Bet mēs šogad ļoti daudz tāpat testējām ar tādām niansēm un principā tas arī baigi iepriecināja, ka kaut ko mēs arī kaut kādās trasēs atradām, kaut ko sapratām. Un man, teiksim, šis gads bija tāds īpašs ne tikai skatoties uz rezultātu, bet arī uz tādām braukšanas sajūtām, uz atziņām, ka es atbraucu uz 7. gadu pēc kārtas uz to trasu, un es tomēr jaunas atziņas iegūstu un kaut kādas nianses saķeru, un tomēr, uz šitā tomēr vajadzēja. Forši, tad vismaz interesanti pašiem darboties savādāk, jau cik tad ilgi tur braukāt. Labi, tagad mēs šeit studijā ievelkam elpu, bet darbiņš jums, jo Twitterī ir jāuzdod jautājumu brāļiem Dukriem, lietojot hashtag sportstudiju. Balvā arī 2 krekli skriešanas sezona tepat ir klāta. Tā kā labāko jautājumu autoriem 2 krekli no mūsu atbalstītāja Sportlanda. Pēc reklāmas pauzes esam atpakaļ. Atgriežamies sporta studijā tiešraidē. Brāļi Dukuri šobrīd sniedz autogrāfu sesiju uz mūsu balvām, Sportlanda dāvātiem skriešanas krekliem pavasarim. Armandam esot jautājums. Jā, pirms mēs iesākam mūsu Twitter jautājumus no mūsu skatītājiem par to motivāciju. Vienam ir gandrīz viss, otram brālim arī gandrīz viss. Kas ir tā motivācija un ko jūs gribat nākotnē? Nākamajā sezonās olimpiāda vai kas? Vai jūs tik tālu nedomājat? Es godīgi sakot domāju par olimpiādu. Tā olimpiskā medaļa arī man ir motivācija. Turpināt, 3 gadi vēl palikuši līdz olimpiādai, bet viņi parasti paskrien diezgan ātri un
Un diezgan daudz, kas jāizdara, jāsagatavojās pienācīgi. Tā kā tas noteikti dod to stimulu. Īpaši jautājumu no manis. Tu atceries, ka jūs sākāt braukt tiem džekiem, kam bija 37, ko tu par viņiem domāji? Jo tev tad tajā olimpiādā, piedod, tas būs tieši kurš tas vecais tad dara, jā? Būs līdzīgi, jā. Man godīgi sakot, šogad bija pirmais gads, ka man bija mazliet tā, ka pietrūka emocijas. Bija pasaules kausa, ka man pietrūka tādas emocijas, adrenalīns. Un es kaut kā nevarēju tā mobilizēties un uzvilkties. Bet tas daļai bija saistīts to, ka 6 posmi pēc kārtas bija tā tik gara tūra, ka tu 3 nostarti atbrauc mājās, restartējies, un tad ir vieglāk. Labi, ķeramies klāt, savādāk skatītāji mūs nogalinās. Ātri jautājumi, ātras atbildes. 2 labākie, viens vienu novērtēs un otrs otru. Vai ir iespējams kādu no pasaules kausa trasēm nobraukt ar aizvērtām acīm? Nekrītot. Nevienu. Pat Siguldu. Nē, finišēt, protams, ka var, es domāju, Īglasā, bet, protams, nebūs cienīgs rezultāts. Krišs jautā, vai dukuriem ir talismans? Man nav. Artūrs jautā, vai brāļiem nav bijis doma braukt ar kamanām kā brāļi Šici? Tev ir savs stāsts par kamanām. Jā, man bija viens treniņš, pirmais un pēdējais, jo kamanas bija pašam jānes atpakaļ augšā. Tāpēc es beidzu ātri karjeru. Zeltiņš jautā, Edgars, vai nav domāts par speciālu dizaina ķiverēm? Varbūt sezonas beigās var skatītāji samesties un saziedot šādam mērķim naudiņu. Krāsas ziņā? Jā, krāsas ziņā. Jā, nevajag varbūt mesties. Man ir pašam tāda doma, bet varbūt olimpiskā sezonā izdaiļot. Jautājums par bobsleju bija kurš no jums ātrāk tiktu lejā ar bobsleju kamanām? Atkarīgs no Boba, bet es domāju, būtu diezgan līdzīgi. Mēs esam braukuši. Es teiktu, ka viņš droši vien. Mēs tā neesam sacentušies ar Bobu. Kāds ļoti vērīgs skatītājs Agris jautā, Tomas, cik ilgi vēl skries ar vecajām naglanēm, vai tās ir tā ievalkāts, ka grēks mainīt pret jaunām? Šad tad es pamainu, bet kaut kā vairāk uzticos vecajām, jā. Kaut gan noteikti, ka vajadzētu jau mainīt. Lijāna arī jautā, Martins startā berzē rokas. Tomasam nav radusies kāda ideja savam pirms starta rituālam? Es skatos, ka Treķakovs jau ir nošpikojis, tad būs vēl izlāk es vēl sākšu rīvēt. Arvis jautā, kādā sporta veidā Tomas ir ātrāks nekā Martins? Kādā sporta veidā? Sprintā. Vienkārši nesaliecoties, jā? Tieši tā. Toms jautā, vai korejiešu skeletonis Jans jau ir jums jautājis kādu un prasījis padomu pēc ātruma noslēpuma? Nē, jo viņš nerunā angliski. Viņš vispār nesarunājas, tiešām tā ir taisnība? Varbūt arī, ka viņš runā, bet katrā ziņā mums kaut kā nav izveidojies tik labas attiecības, ka mēs pārunātu. Niksī jautā, vai Treķakovs arī dzīvē izskatās dīvains? Viņš ir saudabīgs, jā. Kāds izpaužas? Kluss, mierīgs? Viņš kaut kādā savā kompānijā, man liekas, tā atverās, bet tā pret citiem viņš ir tā, varbūt tā ir valodas barjera, viņš tāds noslēgts. Pastīvs tāds. Mārtiņš jautā, ārpus skeletona sacensībām, kurā jomā un lietā Tomas pārliecinoši pārspēja brāli? Es zinu, matemātikā. Jautājums, kuru no jaunajiem sportistiem no pirmā desmitnieka kuri no viņiem varētu būt lielākie sāncenši? Patriks Gabriels jautā. Trigubovs. Jau tagad jau ir jau faktiski, jā? Jā, no jaunajiem. Agnes jautā, kāpēc Latvijas skeletonā ir tikai brāļu dukuri, bet nav jauno? Domāts, laikam, pa jaunatni. Šobrīd jau ir. Mums ir 6 vai pat 7 jaunie censoņi. Tā kā viņi varbūt nav starptautiskajā vidē vēl pazīstami, bet tās Siguldā viņi jau brauc un gan jau būs laika. Gadiem ejot, protams, Martins arī teica, ka mēs jau arī ne jau pirmajos 5 gados pat kāds pa mums dzirdēt. Tieši par to sajūtu, ka ar gadiem tev vairāk pielec, ka tu ne jau tikai sev to dari, jā. Bet arī uz šiem jaunajiem skatoties parādās kaut kāda vēlme pieiet. Jūs redzat sevi kā padomdevēju vai treneri? Protams. Ka jūs paliksiet skeletonā? Ja es 15 gadus atpakaļ startēju vienkārši pats sev, tad tagad man interesē, kas notiks tālāk, un es arī redzu, kad viņi kļūdās, es pasaku, un ir bijis arī tā, ka es viņu treniņā piedalos, skatos un pamācu. Bet tagad ir ticība, ka ar jums nebeigsies Latvijas skeletons? Ticība jābūt. Jābūt, bet ir? Skatoties uz darbs, kā tiek organizēts un kāda puikas ir? Darbs tiek organizēts, bet pārāk jauni viņi ir, lai kaut ko pateiktu. Sestdien būsiet atkal bobslejā un ziemas sporta, teiksim tā, Reneses svētkos Siguldā uz vietas. Būs pārsteigums, arī viens skatītājs jautā. Martins vienreiz ar uzvalku brauc, šlips bija par plecu, man liekas, ja? Ja vajag, tad būs. Un kurš ātrāks no jums ir ar āpstu?
Ar lāpstu. Lejā tas trases. Pēdējā reizē es diezgan daudz zaudēju. Dabū iekšā Es avarēju, jā. Bet tas arī, cik es zinu, ir jūs tāds savu veidu... Nē, mēs tikai pagājušajā gadā, jā, tas bija pirmā un vienīgā reize, kas... Nē, vēl viena reize bija. Abas reizes Martins viņa nelāps. Nu, lūk, tagad uzdevums. Viens krekls, šis sieviešu krekls no Tomasa ar abu brāļu parakstiem un Mārtiņa krekls vīriem. Kurš bija tas? Man aizķērās viens jautājums, ka viens skatītājs bija pamanījis Tomasa vecās naglenes. Jā, es arī par to gribēju, bet labi, ja Mārtiņš viņu izvēlējās, tad Labi, es tas iet no par to, Martina. kur es esmu labāks, par matemātiku, kur viņš atbildēs. Es Tas bija ļoti labs, jā. Labi, vēl bija, es ātrumā nevaru atrast, bet kāda dāma bija teikusi, jautājumu nav. Paldies, jūs esat labākie, un viens milzīgs paldies, tā kā vīri. Jā, paldies arī visiem, kas saka šos vārdus, un neskaitām vienkārši cilvēki arī šodien uz ielas nāk klāt, saka, spiež roku, un tas jau ir tās emocijas, kas ir nepieciešams arī mums. Tas viss mūs motivē un tikai dod jaunu spēku, un tādas emocijas ir nepieciešamas. Noteikti, ka tiksimies sestdien Siguldā 14. martā. Labi atpūtīsimies, Jā. svētki, un jums arī droši vien uz vasaru nedaudz, kamēr Miša dod jums atpūt, tad var jau atpūsties. Nu jā, bet dzirdējāt, ko Tomas teica, droši nākiet klāt. Tas ir latviešiem tiešām jāsaka, jo mēs tieši tāpēc tur arī būsim. Man tā liekas, jau iet uz labo. Cilvēki nāk, fotografējās, un īpaši tādā pasākumā vispār nav ko kautrēt. Tieši